pareizticības sinodikons. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Kurš ir tik varens kā mūsu Dievs? Tu esi Dievs, kas dara brīnumus. Kurš ir tik varens kā mūsu Dievs? Tu esi Dievs, kas dara brīnumus. Kurš ir tik varens kā mūsu Dievs? Tu esi Dievs, kas dara brīnumus. Mēs, pareizticīgie ļaudis, šodien svinēdami pareizticības dienu, īpaši pagodināsim Dievu, visa labuma radītāju. Viņam gods mūžīgi. Šis ir mūsu Dievs, kurš ieguvis un iedibinājis savu mīļoto mantojumu, svēto baznīcu, kuras pamatus viņš iestādījis jau paradīzē. Tādējādi ar savu nekļūdīgo vārdu mierinādams mūsu pirmvecākus, kuri nepaklausības dēļ bija atkrituši. Šis ir mūsu Dievs, kurš vadīdams mūs pretim savas glābšanas apsolījumam, neatstājis sev bez lieciniekiem, bet vispirms pasludināja nākamības pestīšanu caur pirmtēviem un praviešiem un dažādos veidos deva dzīvus tā aprakstus. Šis ir mūsu Dievs, kurš dažādos laikos un dažādos veidos senatnē caur praviešiem runāja uz mūsu tēviem, un šajās pēdējās dienās runāja uz mums caur savu dēlu, caur kuru viņš radījis laiku, kurš pasludinājis viņu labo gribu par mums, atklājis mums debesu noslēpums, pierādījis mums evaņģēlija patiesību, caur svētā gara spēku, sūtījis savus apustuļus pasludināt valstības evaņģēliju visai pasaulē un to apstiprinājis ar dažādiem spēkiem un brīnumiem. Sekojot šai pestījošajai atklāsmei un saglabājot šo evaņģēliju, mēs ticam. Es ticu uz Dieva Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju, un uz vienīgo kungu Jēzu Kristu, Dieva dēlu, vienpiedzimušo, kas no Tēva dzemdināts pirms visa mūža. Gaisma no gaismas, īstens Dievs no īstena Dieva, dzemdināts, neradīts, ar Tēva vienādas būtības, caur ko ir visas lietas darītas. Kas mums cilvēkiem par labu un mūsu pestīšanas labad ir nokāpis no debesīm un ieņemts miesā no svētā gara un jaunavas Marijas un tāpēc cilvēks. Arī krustā sists mūsu labad, kad valdīja Poncijs Pilāts un cietis un abedīts, un augšām cēlies 3. dienā pēc rakstiem un uzkāpis debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un atkal nāks godībā tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valstībai gala nebūs. Un uz svēto garu, kungu, kas dzīvu dara un no Tēva iziet, un līdz ar Tēvu un Dēlu ir pielūdzams un augsti slavējams, kas runājas caur praviešiem, uz vienīgo svēto katolisko un apostulisko baznīcu. Es apliecinu vienīgu kristību par grēku piedošanu, es ceru uz mirušo uzmodināšanu un nākamā mūža dzīvošanu. Āmen. Šī ir apostuliskā ticība, šī ir Tēva ticība, šī ir pareizticība, šī ir ticība, kas nostiprinājas visumu. Tāpat mēs pieņemam un apstiprinām Svēto Tēva koncilus un viņa tradīciju un rakstus, kas ir saskaņā ar dievišķo atklāsmi. Un lai arī pastāv pareizticības ienaidnieki un tie, kas pretojas providenciālajai un pestījošajai dievišķajai atklāsmē par mums, tomēr Dievs ir pieņēmis savu kalpa iebildums, jo viņš ir apkaunojis savas godības zaimotājs un pareizticības samaitātājiem līdz baļoties un bēkuļot. Tāpēc mēs svētījam un cildinām tos, kuri nodevuši savu prātu paklausībai dievišķajai atklāsmei un par to cīnījušies, un tā, sekojot svētajiem rakstiem un saglabājot sākotnējās baznīcas tradīciju, mēs noraidām un anatematizējam visus tos, kas pretojas viņa patiesībai tad, ja mums gaidot viņa atgriešanos nožēlu, viņi atsakās nožēlot grēkus tam kungam. Tiem, kuri noliedz Dieva eksistenci un apgalvo, ka pasaule pastāv pati par sevi un ka visas lietas tajā ir radušās nejauši bez Dieva providences, anatēma. Anatēma, anatēma, anatēma. Tiem, kuri saka, ka Dievs nav gars, bet miesa, vai to, ka viņš nav taisnīgs, nav žēlsirdīgs, nav visu zinošs un izsaka šādus zaimus. Anatēma. Anatēma, anatēma, anatēma. Tiem, kuri uzdrīkstas teikt, ka Dieva dēls un tāpat arī svētais gars nav vienas būtības ar Tēvu un apliecina, ka Tēvs un dēls un svētais gars nav viens Dievs, anatēma. Anatēma, anatēma, anatēma. Tiem, kuri muļķībā saka, ka Dieva dēla miesā nākšana pasaulē un viņa labprātīgās ciešanas, nāve un augšām celšanās nebija nepieciešams mūsu pestīšanai un grēku izbēgšanai. Anatēma. Anatēma, anatēma, anatēma. Tiem, kuri noraida evaņģēlijā pasludināto izpirkšanas žēlastību kā vienīgo līdzekli mūsu attaisnošanai Dieva priekšā. Anatēma, 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 anatēma. Tiem, kuri uzdrīkstas teikt, ka visšķīstā jaunava Marija nebija jaunava pirms dzemdībām, dzemdībās un pēc dzemdībām. Anatēma, 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 anatēma.
Tiem, kuri netic, ka Svētais Gars iedvesmoja praviešus un apostuļus un caur viņiem norādīja mums patieso ceļu uz mūžīgo pestīšanu un apstiprināja to caur brīnumiem, un tagad mīt visu uzticīgo un patieso kristiešu sirdīs un vada viņus visā patiesībā. Anatēma, 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 anatēma. Tiem, kuri noliedz dvēseles nemirstību, pasaules galu, nākošo tiesu un mūžīgo apbalvošanu par tikumiem debesīs un nosodīšanu par grēkiem. Anatēma, 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 anatēma. Tiem, kas noraida kādu no svētiem sakramentiem, kurus glabā Kristus baznīca. Anatēma, 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 anatēma. Tiem, kuri atsakās no Svēto Tēva konciliem un viņa tradīcijas, kas ir saskaņā ar dievišķo atklāsmi un tiek bijīgi saglabāta pareizticīgajā vienotajā baznīcā, anatēma, 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 anatēma. Tiem, kuri apvaino un zaimo svētās ikonas, kuras Svētā baznīca pieņem, pieminot Dieva darbus, un tos, kuri bijuši viņam tīkami, lai iedvesmotu tos, kas tās uzlūko ar dievbijību, un lai pamudinātu tos sekot viņa piemēram, un tiem, kuri saka, ka tās ir elki. Anatēma, 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 anatēma. Bet tos, kas cīnījušies par pareizticību ar saviem vārdiem, saviem rakstiem, savu mācību, savām ciešanām un dzīvi ticībā, tāpat kā tās aizsargus un aizstāvjus, Kristus baznīca ik gadus piemin un pasludina svētiem tēviem, lieliem hierarhiem un vispasaules mācītājiem, Atanāsijam, Kirilam, Bazilam Lielajam, Gregoram Teologam, Jānim Zeltamutam, Metodijam, Kirilam un visiem citiem baznīcas ganiem. Mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa. Svētajiem un visdievbijīgākajiem apostuļiem pielīdzināmiem imperatoram Konstantīnam un viņa mātei Helēnai, pareizticīgajiem imperatoram Teodosijam Lielajam, Teodosijam Jaunākajam un Justiniānam un visiem dievbijīgajiem pareizticīgajiem valdniekiem mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa. Vissvētīgākajiem patriarhiem un visgodātajiem pareizticības metropolītiem, arhibīskapiem un bīskapiem, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa. Visiem, kas cietuši un krituši dažādās kaujās aizstāvot pareizticību un savu zemi, un visiem pareizticīgiem kristiešiem, kuri miruši patiesajā ticībā, dievbijībā un cerībā uz augšām celšanos, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa. Mūsu svēto draugu uzticīgajiem dibinātājiem, kuri devušies mierā cerībā uz augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa, mūžīgā piemiņa. Tādējādi pareizticīgajai Kristus baznīcai, uzvaroši pieminot tos, kuri aizgājušos laikos cīnījušies dievbijībā, visus iedvesmot sakot viņa piemēram, ir pienākums cildināt arī tos, kuri pūlas pareizticībā tagad un caur pestījušo ticību un tikumiem gatavo sev mūžīgajai svētlaimē. Vissvētīgākajiem patriarhiem, viņu eminencēm arhibīskapiem, viņa svētībām bīskapiem, ilgus gadus. Kungs pasarga viņus ilgus gadus. Visiem pareizticīgiem kristiešiem, kas pareizi saglabā pestījušo ticību un dzīvo paklausībā Kristus baznīcai, dāvā Kungs klusu un mierīgu dzīvi, labklājību un zemes augļu pilnību un pasarga viņus ilgus gadus. Kungs pasarga viņus ilgus gadus. Pagodina šos visus svētā trijādība un nostiprina viņus pareizajā ticībā līdz pat beigām un atgriez tos, kuri samaitā un zaimo pareizticību un Kristus baznīcu, tos, kuri nav tai paklausīgi, ka viņi nonāktu pie tavas mūžīgās patiesības iepazīšanas ar mūsu vissvētās valdnieces Dievdzemdētājs un mūžam jaunavas Marijas un visu svēto lūgšanām. Āmen.